Sveiciens visiem no premiumoptikas.lv. Mums šodien dienas kārtībā jaunais Pixtras termālais tēmeklis. Saucās Pegasus 2. 3.5 lēts 640 sensors. Mēģināsim mēs viņu uzlikt, piešaut. Kas mums ir nepieciešams, protams, optika. Mums ir vajadzīga arī kronšteini. Neaizmirstiet arī ausis, dzirdi vajag saudzēt, lai varētu klausīties premiumoptikas.lv videoklipus. Tā kā tā ir svarīga lieta. Un, protams, lai mēs nolīmeņot mūsu tikai virsū ir fīvers liedīte, mēs ar ķīlīšiem iztaisnosim optiku. Ar ātru roku veiklību. Būs labi. Šeit arī ir latviešu valoda, un ticiet vai nē, Latvija ir termotēmekļu lielvalsts visā mērogā, jo neviens tik daudz nav iedzinājis. Es domāju, no premium optikas komanda tik tiešām ir iedzinājusies iespējams pa visiem vairāk. Baltijas valstīs, varbūt Eiropā, kas zina, varbūt arī visā pasaulē. Ko liekam virsū, es zinu, kuru man acis stāv, tā kā neieplecošu, un tad ņemam un piefiksējam optiku. Tā bišķiņ pieķērām, tad rūpējamies par optikas taisnību. Tā ar ķīlīša metodi liekam uz Picatinny šo te šeit. Un tie domājas, gan arī bija taisni, ne? Tā jau ir meistarība, ja? Tā ir meistarība. Tā kā žigulim skrūves pa diagonāli, pievelkam klāt. Brīnišķīgi. Ar nelielu roku veiklību esam tikuši galā ar optikas nostiprināšanu. Vecais triks ar aizslēgu. Aizslēgu izņemam ārā. Pixtrai vienmēr ieslēgšana ir no sāniem. Nē, šeit ir foršais pagriežamies kloķīts. Es fanoju pa kloķīšiem, nav jāspaida, jāgaida, kamēr ieslēgsies. Ieslēdzam uz un es apskatīšos uz mūsu plakātu 100 metriem. Kur ir, ja tā godīgi, baigi tuv stāv? Jā. Mēs ņemam kādu munīcijas gabaliņu. Aiz staba pa labi vidējo, labi? Aiz staba pa labi vidējo, jā, labi. Ieslēdzam mēs, palielinājumu 12 reizes, mednieku klasiku, un uzliekam pats galvenais ausis, lai varētu klausīties premium optikas video. Pa vidējo labajā pusē. 10 pa labi un 5 uz leju. 10 pa labi, 5 uz leju centimetros, ja? Jā. Tad ejam mēs iekšā izvēlē. Tātad, kur mums ir gudrā balastika, to mums nevajag. Tā tēmēšana, tad tas ir zem tēmēšanas. Tālāk krusts balts, pirmais profils, tīkla caurspīdīgums, arī tāda funkcija rādās, ir attālums. Arī mums ir 100 metri. Un tātad mums šeit ir klikšķi. Uzliksim mēs palielinājumu varbūt. Uzliekam 5 reizes. Var redzēt? Tā vai uzliekam 10 reizes. Šitais būs īstais. Mēs uztaisīsim iesaldēšanu. Ok. Un tagad mēs aizējam uz regulēšanu. Cik mums pa labi aizgāja? 12 centimetri. Bļāviens, var tā būt, ka tad man tik daudz būs jāgriež. Labi. Bet 3 centimetri, tad jau tikai pāris klikšķi? Nē, 0,3 centimetri. 0,3. Klikšķus 10. 3 reizes vairāk klikšķus mums vajag nekā centimetri. Tātad man bija 15, 10, tas ir 3, 15,5, un tad kas ir augstumu? 4 uz leju 42 ir. Tad uzliksim, tā teikt, 4, tad uzliksim 8. Apstiprināt, jā, daram tā, kad apstiprinam. Viss kārtībā. Un izējam cauri izvēlei ārā un lādējam nākamo iekšā. 3 pa kreisi, 1, 2, 3, 4 uz augšu. Izšaujam vēlreiz. Iestiprini iekšā tajā tur maisā un... Tu negribi tu izšaut? Nē, es tagad izšaušu, un tad tu izšauj. No iepriekšējā mērķa tev aizgāja 1, 2 uz augšu, 2 pa kreisi. Bet es tā domāju, ka tas ir vienkārši iespējas izšķirtspējai. Daram tā, lai nebūtu varbūt viesuram jau, 10. kalibru šauju un tā tālāk. Cilvēkam visādīgi var gadīties, ja? Kad jau gribās sasteigt lietas. Es tad pafilmēšu trāpījumu, ja? Un kā tev šķiet, kādu termo vai digitālo ierīci vajag tev? Varbūt tev vajag kaut ko no Pulsāra, varbūt kaut ko no Temtek,
Varbūt tas ir Hikmikro vai vecais labais Pard. Lai to uzzinātu, sazinies ar premiumoptika.lv, mēs tev palīdzēsim izvēlēties, uzlikt uz ieroča, piešaut, ievadīt balskos datus un vakarā tu vari doties uz medībām. Bet tagad gan atpakaļ pie video. Nu, gatavs? Jā. Jā, viens. Tu trāpīji tur, kur es trāpīju pirmo reizi. Un tad viņš tur arī iet. Tēmēšana. Un es domāju, ka nemaini palielinājumu. Pa kreisi vajag 4. Centimetrus, jā? Jā. 1, Cik tev rādās klikšķa vērtība lejā? 3. Šitā būs. Jā. Un Y. Un uz augšu vajag 4. Tātad pozitīvs skaitlis. Cik tev klikšķa vērtība rādās? 1,5. Ok, nu tad paņem Man ir 3 3. tagad. Nu, 3, jā. 3, jā. Nu, tad mēģinam, ja? Piespied pieturi, Jā. un viņš piedāvā atcelt vai saglabāt, redzēja, ja? Tad piespied pieturi, Jā, piespied pieturi, atcelt vai saglabāt, nepalaid garām, Dāvis izšaušu. saglabāt, ja? Ok. Nē, bet īstenībā nav tik sarežģīti. Vienīgais, tur tās features pieņemsim, ka tu netiec no tiem metriem laukā, nu tādas nianses. Nu, tas tāds, nu, Nu, vienkārši mēs zinām, ka to var Jā. uztaisīt vienkāršāk. jā. Nu, moins, viss. Centrā? Pikstras dievs tūlīt tev atsūtīja Ziemassvētkos dāvanas. Nu, bišķiņ šitā te, bet tur nav ko piesieties. Bet tas, es nevaru vairāk, man sanāk, ir vai 3 klikšķi, vai man ir tad 4,5 vai cik man aiziet tālāk, nu centimetri. Nu, tur var dalīt, varbūt, zoom, kad tu zoomu pamaini palielinājumu, tad var dalīt, bet, nu, Piešāvām Pegasus 2, tā, ka nelielas atšķirība ir, bet, ja tā godīgi, tas smēķītis ir diezgan, nu, viņš tur mainās un kustās, un vēl viss kaut kas ir notēmēt tieši centrā, ir diezgan grūti, lai gan dabūjām tā, ka gandrīz ir, tā kā es teiktu, ka tas ir ļoti labs rezultāts, īpaši priekš termotēmēkļa. Tā kā, ja tevi interesē Pixars termotēmēklis, tad tu zini, ka pie Premium Optikas var iegādāties Pixars tēmēkļus. Ja tu iegādājies pie mums, mēs tev piedāvājam bezmaksas piešaušanu, visu balstiskā kalkulātoru savadīšanu un tā, lai tu vakarā jau varētu doties medībās. Jo šeit ir dažādi knifiņi, ka, piemēram, tu uzliec virsū distanci, kad šaušu 100 metros, ja tu netīšām uzspied pievienot jaunu, tu vairs nevar iziet laukā, ja tu nenomaini, tu nevar uzlikt tos pašus 100 metrus, un tagad tu esi iesprūdis, un tu sēdi, un tu laukā netiec. Liekas, tā kā jāmet pret sienu viņi ir. Bet tajā pašā laikā tu nomierinies, saproti, ka es ievadīšu citu distanci, kas man pēc tam būs jāizdzēš. Iemācoties to visu var izdarīt, tā kā nečakarējieties, nebojājiet savus narus, nevajag mācīties, vienkārši sazinieties ar premiumoptikas.lv un mēs tev atrisināsim šīs visas problēmas. Tiekamies nākamajās video.